ka šī procesa mērķis bija tomēr puslīdz, rast kāds kompromiss iedzīvotājiem. Izskatās, ka mēs laikam neesam sasnieguši to mērķi, kaut kā tā. Jo nevienam nav skaidrs, par ko iet runa, ja? Jūs paši nezināt, kāds var lidot. Vai jūs saprast, vajag saprast arī visu pārējos. Varbūt, teiksim, vai es varu tēt, es sākumā rezervēju laiku Šulc kungam uzdot vienu jautājumu, vai es to varu tēt. Mani interesē tāda lieta par šeit 2011. gada 5. augustā lēmumā. Ja? Tātad te ir tāds viens punkts, ja, kurā 8. punkts, un es citēju, ka viņš skan šādi, ka ievērojot, ka jau šobrīd valsts aģentūrā, civilās aviācijas aģentūra ir uzsāks lidlauku certifikācijas procesu, kura nepārtrauktīguma pabeigšana ir iespējams šādu tukuma domas lēmumu, un tā tālāk, ja jūs tur nosaka tādu kārtību, ka apstrīdot šo te aktu, ka tiesā, ja, ka viņa darbība netiek, tā kā apturēt, ja. No kurienes jums tāda informācija radās, ka, teiksim, uz to mirkli tajā 2011. gada 5. augustā, ka tas process tā kā noris, jo pēc likuma, bez šāda jūsu lēmuma nemaz tāds process nevar noritēt. Pilnīgi otrādāk, tukuma novada domas interesi bija tikai viena. Ar šādu domas lēmumu mēs nosakām to tās lietas, kuras mēs uzskatām, ka varētu notikt un kādas nevarētu notikt. Tātad nevarētu notikt šī nakts lidojumi, nevarētu notikt lidojumi virs pilsētas, un ja mēs šādu lēmumu nepieņemam un nenosakam, arī šajā te lēmumā ir arī cits punkts, kurā ir droši vien nav interesanti nolasīt, bet vajadzētu nolasīt. Kurš tas nolasīt? Kā atbilstoši visiem citām valsts institūciju atzinumiem un atļaujām. Tieši ko eksploatēt? Bet mēs par šīm atļaujām darboties. Bet domas lēmums ir tikai viens no mūsu viedokļiem, kurš nosaka, ko mēs uzskatām varētu darīt, ja viņš atbilst visiem pārējiem normatīviem dokumentiem. Tātad skaņai, visam pārējiem. Šī viedokļa skatoties, es domāju, ka mēs tagad tā dansojam tā kā vista un ola. Viens nevar sākt ar to, ja nav domas lēmuma, un otrādāk, kā saka, otra institūcija nevar pieņemt lēmumu, ja nav valsts institūcija lēmumu. Tātad šī ziņā, es domāju, ka ļoti loģiski, ka doma ir pateikusi to, ko viņi uzskata par iespējamu. Ja valsts institūcijas noteiks savādāk, tātad doma atgriezīsies pie sava lēmuma un viņi koreģēs. Un arī šajās apspriešanas sapulcēs, ja mēs redzēsim, ka iedzīvotāju viedoklis ir pamatos kādos attiecīgos jautājumos, mēs atgriezīsimies pie šī jautājuma. Labi, tas bija, teiksim, jūs atbildi saistās faktiski par visu šo te lēmumu, kas būtu tikai viens jautājums, ja? Viens jautājums man interesē, ja, un tieši no kurienes tika ņemta informācija šeit, ka šis te lēmums ir jāpieņem tādā steidzamības kārtībā, ja, jo te ir tā steidzamības kārtība pamatot tieši ar to, ka civilās aviācijas aģentūrā jau notiek certifikācijas process. Tātad šī ir informācija no lidlauka, no tukuma lidlauka, kā rezultātā tas arī process notika. Un es domāju, ka jebkurš cilvēks saprot, kā notiek process un kā mūsu valstī virzās, kā apstājās, kā apstājās. Es jums pateikšu, ka tātad iznāk, ka tad vienā pie otrā veidā, bet, tad tas apgalvojums... Vai šis punkts kaut ko ietekmē? Bez šaubām, jūs ar šo punktu pamatojat, kādēļ jūs tādā steigā pa galvu kāpu pieņemat šo lēmumu. Nesagaidot ne Ventspils atzinumus, ne Vides pārādības valsts birojātības, ne kaut kādu reakciju no Eiropas komisijas. Tātad otrais ir no Ventspils atzinumiem, kā Ventspils dienesti saka, nezinot jūsu uzstādījumus, mēs nevaram zināt, kāda. Mēs zinām, ka jūs šo lēmumu pieņēmāt neatbilst. Tātad jūs jāsaprot cilvēkiem ir ļoti elementāri. Šis lēmums nav vajadzīgs. Domas lēmums nav nosakošai šī gadījumā pie tā atļaut, izsniegt apļauju vai ne. Viņš ir tikai viedoklis domē, ka mēs ierobežojam attiecīgās sfēras. Jūs ļoti labi zināt, ka tas ir administratīvs akts, un ko mēs ar to sapratam administratīvā tiesību zinātnē, ja jūs pieņemat lēmumu saskaņā likumu par aviāciju, tas ir galīgs akts, un tas nav tikai jūsu viedoklis, bet faktiski tas operē kā jūsu saskaņojums, un to mēs ļoti labi zinām, un to zina lidlauks, un viņš uzreiz pārdienas pēc 31. augustā tikai uzsāka šo certifikācijas procedūru. Ja? Viņš paņēma jūsu lēmumu, un aizvien uzsākt procedūru. Bet jums viņš teica, ka viņš ir uzsācis. Loģiski, tātad mēs
atgriežamies atkal pie vistas un olas. Nav lēmumu, nevar uzsākt. Nē, jūs lēmumā. Mūsu interesi ir tā, lai visu nobremzētu. Mūsu interesi, lai nobremzētu. Manā skatījumā, pirms noskaidrot kādas līdmašīnas vidus. Mūsu interesi, saprotiet, mūsu domas interesi ir sabalansēt, ir loģiski sabalansēt šīs lietas, kuras nozīmē uzņēmēju darbību un iedzīvotāju interesi. Domas tiešais pienākums ir abas intereses sabalansēt. Un abas viedokļus. Jūs uzskatāt, ka šis lēmums reprezentē tādu balansētu aktu, kurā šīs ekonomiskās intereses iedzīvotāju sabalansē. Viennozīmīgi. Super. Tad jau jums nav ko pārmest. Jo katram viedoklis ir savs, un es arī jums nepārmetu par to, ko jūs paužat savu viedokli. Es nepārmetu par to, ka bieži vien šeit izskan viedokļi, kuri, par demagoģiju varbūt tas būtu tā maigi teikts, ja? Bet ir lietas, es taču nevaru pateikt, cienamais Poka kungs, ko jūs pēc 3 gadiem, kādus klientus jūs juridiski apkalposiet, pasakiet man. Bet es atvainojos. Tas pats man kravā. Es saprotu, ka jūs uzstādāt šo attiecībā tā ir tukuma lidos problēma. Mana problēma bet domas problēma ir cita. Lai darbība notiktu likumiski, lai strādātu tādas, kas ir atļautas, tā ir sadarbība ar valsts institūcijām, un lai tiktu, jo es arī nezinu, diemžēl, kas tavai mājai iet garām cisternās. Es nezinu. Kā man darīt tagad? Es ceru, ka valsts institūcijas ir pietiekoši kompetentas, ka viņas zina, ka šīs kravas ir atļautas un ka šīs kravas drīkst pārvadāt pa Bet jūs apzināties, ka šī procesa beigās atkal jums būs jālem, ja? Ļoti iespējams, jo šī ir sākotnējā apspriešana. Mēs tiešām uzklausām visas puses. Ja valsts institūcijas pie mūsu nosacījumiem, kuri ir izvirzīti, pateiksim kādas problēmas, tad arī atgriezīsies pie šī lēmuma, lai izmainīs attiecīgi punktus. Es jūs sapratu, paldies Lietuvas nošķīt jautājums, jūs minētu to balansēšanas aktu, ja jūs balansējat, ja ekonomiskās intereses pret iedzīvotājiem. Vai tas nozīmē, ka šeit jūs spriedāt, ja, vai tas, manuprāt, 600 vai 700 cilvēku parakstījā savāktī. Arī tur atkal kāds viedoklis bija pauduši. Jūs ņemat to vērā, ka šo krīzi. Kāpēc tur nav neviena piecīšanas par to? Es saku, tad ir otra lieta, lai mums ir tiešām jāvērtē, ka visi, kuri parakstījās, ir tikai tie, kas ir pret lidlauku un tie, kas neparakstījās par lidlauku. Mēs tam nevērtēsim. Nē, bet jūs bija, teiksim, jūs izlasījāt, ja, teiksim, ko viņi tur piedāvā, viņi teicāt, ekonomiskās intereses prēlē par viņu. Nē, viņš vēlreiz, es vēlreiz saku, un nevajag pārķēt atkal kaut ko izraut ārā. Domas uzdevums ir sabalansēt abas intereses un pirmkārt, lai abas divas būtu likumīgas. Par nodokļiem, ja jūs gribiet zināt, ja, kas būs tukumā. Ja šādā veidā mēs vispār stādām jautājumu, nekas nebūs tukumā. Bet saprašanai, katrs cilvēks Latvijā, kurš strādā neatkarīgi, vai viņš strādā tukumā, vai viņš strādā Engurē, vai Rīgā, vai Ventspilī, pašvaldības galvenais ienākums ir iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Tātad no katra lata, ko valstī samaksā arī šie lidlaukā strādājušie cilvēki, tukums saņem 1,8 santīmus. Tātad jūs variet rēķināt, ka jebkura darba vieta ir interesējoša pašvaldībai, jo šī summa veidojas tikai no nodokļiem. Jūs tik teicāt, cik santīmus? 1,8 santīmus. Par darbiem. Katru iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksā to latu. Cik tad mēs to labumu jūs esat pieprojektējuši? Cik tad tas mums varētu būt lidos, cik tur 100 darbību? Es domāju, ka pie šī varianta būs 0. Jā, bet jūs zināt, cik pateic, ja mums samazinās nekustamības īpašumu vērtību. Būs pie
Ja jūs paskatīsieties uz to, kāds kaitējums tiek nodarīts, tad 40%. Bet tā ir. Tu sarīdi mūs ar tiem cilvēkiem. Es tos cilvēkus saprotu, ka viņi grib strādāt. Tu man vajag piedāvāt saturu. Es Jūs jums varat saprotu. piedāvāt citu darbu. Ja, es jūs saprotu, ka es gribu strādāt, bet vai jūs mani saprotat? Jūs saprotat, ka nekustamā īpašuma vērtība krīt 40%. Es vēlreiz saku. Es jūs saprotu. Tātad es saku vēlreiz, saprotiet. Arī jūs izsveriet šos jautājumus. Ja es tagad izsaucu pašvaldības policiju, un tagad izstāstu savu sāku, kā manuprāt, pārāk skaļi Rigo Vinnišī. Kā tagad reaģēs pašvaldības policijas? Pēc kā viņš vadīsies? Vai viņš vadīsies pēc domas saistošām teikumiem, vai viņš vadīsies pēc administratīvā pārkāpuma kodeksa un ministra kabineta noteikumiem? Par šo skaļu. Droši vien pēc abiem dokumentiem, kurus ir piemēram attiecīgajā brīdī un attiecīgajā vietā. Tātad, vai kā viņš rīkosies? Es tagad lūdzu, vai viņš ir konstatējis, ka ir skaļi. Kā šis pašvaldības Kā viņš atsauks konstatēs, kas ir pārkāps un atbilstoši tādām Es aicinu visus, teiksim tā, izprast vienu otru pozīciju. Ja? Tad būs, es domāju, tad mēs esam pusceļā uz kompromisu. Ja? Bet saprotiet vienu, ja? Viss ir skaidrs. Viena daļa cilvēku grib darba vietas, ja? Grib strādāt, grib senāt. Pilnīgi loģiski, ja lidosta piedāvā šādu iespēju šķietam izstāst, ka piedāvā. Otra cilvēka daļa, par kuru māju laidīsies lidmašīnas, iegūs tikai kaitējumu. Ja? Man arī lido pāris. Ja jūs esat abās pozīcijās, viss kārtībā, jūs ieskaitāt savus zaudējumus pret ieguvumu, jūs uzskatāt, ka alga ir lielāka par zaudējumu, ko es ļoti šaubos, jo nekustamā īpašuma vērtība pēc Latvijas atzinuma sarunas līdz pat 40%. Ja? Tad jūs vietat man blakus uzcēlu benzīntāmu. Līdz pat 40%. Ja? Jūs arī pirkt man blakus to mājas, jo benzīntāmu kaut. Viena māja Durbēkņiem vai Rozolīnos, izreikināsiet, cik algas jums jāsaņem, lai šo zaudējumu kompensētu. Ko jūs gribat tagad? Jūs tagad tirgosiet Sludinājumi tagad. Es aicinu jūs saprast to, ka tie cilvēki, kuri tur dzīvo, reāli zaudē, tāpēc, ka jūs minējat. Ko viņš zaudē? Viņš zaudē nekustamību. Nē, es nesaprotu, jo Māru padodas Rīgas lidostai blakus, Māru pēc redzam maksā ļoti dārgi. Ja? Viņam ir diskomforts, tāpēc, ka viņš nevar gulēt 6 jaunies un laidīs līdmašīnu un tā tālāk. Ja mēs varētu viens otru saprast un nāk lajā ar pustību saprātīgiem kompromisiem, tad nebūtu šāda problēma. Mūsu palīdzību lūdzu, ka es pēc benzīntāmu aizvērciet. Man tur naktīs brauc un kaut ko pēc benzīna. Ko jūs pats esat darījuši šī benzīntāmu klapā? Ko jūs esat darījuši? Kas jums jādara? Nu tā jau ir tā problēma, ka jūs neko negribat darīt. Jūs gribat saņemt, lai dzīves zaudē. Es gribēju pāris vārds vairāk